intensīvi kaut kādā mērā, tīpaši ejot. Trešais, manuprāt, šī pirmā reize, ka tu esi cilpu cīņās. Nē, pagājuši gadu tas pusfinālā bija, arī žūrija. Trešais žūrijas loceklis producents Urbans Step. Jā, prieks. Kā tev ar bītu pasauli sokās? Ļoti labi. Jā, daudz esmu rakstījis bītu, daudz esmu sadarbojies ar daudziem izplatītājiem, visu kaut kurienes visādā žanros tādēļ, jā, man labi ar bītiem. Čupakabra Džižā Laš minēja, ka viņa pirmo reizi esot žūrijā bija stress. Kā tev tagad ir? Ir tāds patīkams stress patiesībā, jā, bet pareizi arī Džižā Laš minēja. Es tieši arī šodien daudz šeit uz rādio un aizdomājos par to, ka ir tomēr mierīgāk, kad sēdi klausies, kad tavā vietā visu tur žūrē. Jā, jau viss ir izdarījis, tā vienkārši, tad izdarīšu labāko, ko spēju. Es ceru, ka visi divi tie čari ir izdarījuši labāko, ko viņi spēja šobrīd. Tā, ka viņi var mierīgi vienkārši sēdēt un, vai kāds mierīgākars, varbūt, nezinu, nagus grāvs, bet viss ir padarīts džekit. Atļaujiet mums tagad salikt vienkārši visu plātu. Es domāju, laiks cēties tad klāt arī pirmajam raundam. Kādas jums vispār ekspektācijas par to, kas tulīt notiks? Ir kaut kas, ko jūs sagaidat arī konkrēti? Kvalitāte. Tas ir fināls. Kaut ko neciet. Kaut kādas jaunas metodas, kaut ko, kreativitāti. Es atceros, ka pirmajā gadā mani žūrēja Uga repera, un kad viņi forši pateica, Džeki, mums vajag gaļu. Un es sagaidu gaļu. Citējot klasiku Ugu. Sagaidām gaļu. Pirmais rauns, pirmais samples, menot dziesma, ar ko tu sācies. 1998. gads. Šeit mazs ieskats arī pašā samplā.